Instagrams vai TikToks? Instagrams. Instagram. TikToks. Instagram tad labāk. TikToks. TikToks ir labāks. TikToks. TikTok. Instagrams. TikToks. TikToks. Instagram. Instagrams. TikToks. TikToks. Instagram. TikTok. TikTok. Nu labi, Instagram. Ne tas, ne tas. Sveiki, sveiki! Mēs esam Gulbenes novada jauniešu centras bāze. Un šodien mēs esam šeit izglītības gada tirgu, lai noskaidrotu, ko domā un izvēlas Gulbenes jaunieši un visi tie, kas ir sirdī jauni. Būs jāatbild uz pāris vienkāršiem, interesantiem jautājumiem ar iespējamu kļūt par daļu no Gulbenes statistikas. Ja tev būtu iespēja apgūt jebkuru jaunu prasmi, ko tu izvēlētos? Es teiktu citu valodu iemācīties. Kāpēc? Jo tad es varētu vairāk zināt par citu kultūrām, iepazīties vairāk un brīvāk pārvietoties pa cita valsti. Un kas būtu tā valoda? Es teiktu franču. Kā jaunieši var viens otru atbalstīt? Ar tā kā pa īsam vārdiem, kuriem ir nozīme. Kā tu rīkojies, ja redzi, ka kāds tiek izslēgts vai ignorēts? Es īsti nezinu, man tā negadījās. Bet es domāju, ka es malā nepaliktu, es pieiet pie cilvēka, uzstādīt kompāniju ar viņu. Kas ir tava mīļākā lieta, ko darīt brīvajā laikā un kāpēc? Man tik maz tā brīvā laika, ka es to pavadu aktīvi, vienmēr kaut kur dodos, vai tas ir pasākums vai kāda aktivitāte. Un noteikti neesmu viena, bet ar ģimeni, ar vīru vai bērniem. Bet tas noteikti ir koncerts, aktivitāte, festivāli, pilsētas svētki, pagasta svētki. Mājās es nevaru palikt un neko nedarīt. Kurš cilvēks tavā dzīvē tevi visvairāk iedvesmo un kāpēc? Laikam šobrīd vairs nav pat tāda cilvēka, bet mani kādreiz iedvesmo arī laikam tieši jauniešu centra vadītāja, kas arī bija tāda pozitīva, runīga, visu kaut ko organizē, veidoja. Viņa arī man iesaistīja tieši šajā jomā, jaunatnes jomā. Un viņam bija tas iedvesmas avots, kurš motivēja arī sākt to darīt, un arī pēc tam atbalstīja, palīdzēja, un joprojām arī tāds tūs cilvēks, kas ik paliekam palīdz un arī iedvesmo. Joprojām to arī, ko viņa dara, man ļoti patīk, bet es saprotu, es nekad nebūšu tāda kā viņa, bet viņu es abrīnoju, ar viņu enerģiju, un draudzību un arī atbalstu. Un viņu sauc? Ieva Garjānē, bet tagad cits uzvārds, Ieva Johansson. Johansson. Kā tu iedomājies ideālu skolas dienu? Ka nav mācību. Jā. Ekskursija. Un kāda būtu tava ideālā brīvdiena? Spēlēt video spēles visu dienu. Kā jaunieši var viens otru vislabāk atbalstīt un kā pieaugušie var to veicināt? Grūts jautājums. Būt blakus, vienkārši esot blakus un runājot. Kā tu iedomājies ideālu skolas dienu? Kad ir mīļākās stundas. Un kāda ir tava ideālā brīvdiena? Braukāties ar skrējriteni ārā ar draugiem. Kāda grāmata vai filma tevi visvairāk ir ietekmējusi? Filma Pelē par futbolistu. Labi, un vēl viens jautājums. Kā tu iedomājies ideālu brīvdienu? Atpūsties pie jūras draugu lokā. Kāda mūzika tevi raksturo vislabāk? Tā kā pop pieņemsim. Kāpēc? Man ļoti patīk klausīties viņu, un kad parasti esmu bēdīgs, esmu baigi nogriezis, es viņu klausos. Kā tu izproti draudzību un kas tev tajā ir pats svarīgākais? Draudzības izprotu tā, man patīk draugi, kuri man palīdz, kuri man neatbalsta. Es to izprotu tā, ka draudzēties, jo tev ir vairāk draugu, jo tu kļūsti tā populārāks, jo tevi vairāki pazīst. Kas ir tava mīļākā lieta, ko darīt brīvajā laikā un kāpēc? Zvanīt manai māsīcai, jo es zvanu viņai
vienmēr, kad viņa man uzraksta. Kas tev palīdz saglabāt ticību nākotnē? Tas, ka mēs mainamies, spējam mainīties un mainamies, un viss būs. Kā tu vislabāk proti pateikt paldies vai parādīt novērtējumu? Vienkārši pateikt labus vārdus. Paldies un jā, ar mīlestību. Kā tu iedomājies ideālu brīvdienu? Vienkārši par neko nedomāt un atpūsties. Kā jaunieši var viens otru vairāk atbalstīt un kā pieaugušie var to veicināt? Jaunieši, jā, viens otru, lai kopā kaut ko dara. Vai sporto, vai brauc ar riteņiem, un vecāki noteikti, ja grib, lai bērns kaut ko vairāk dara, tad vispirms vecākam vajadzētu pašam priekšzīmi rādīt un iet kopā. Un pēc tam jau bērni pašies. Ja tev būtu iespēja radīt jauniešu iniciatīvu, kas tas būtu? Es radītu kaut ko, kas ir varbūt saistīts ar politiku, jo, manuprāt, jaunieši neiesaistās politikā. Ko nozīmē piederēt savai skolai, klasei vai draugu lokam? Ko tev tas nozīmē? Man tas nozīmē, ka mani pieņem, ka neatstum nevienu klasē vai skolā, ka ir dod iespēju piedalīties visur. Manuprāt, tas tā, jā. Un vēl viens jautājums. Kā tu redzi jauniešu un pieaugušo sadarbību Latvijā un nākotnē? Es teiktu, ka ir uzlabojusies gadu laikā. Pie mums skolā vairāk un vairāk uzlabojās. Es saku, ka uzlabosies un paliks labāk vēl. Kas ir tava mīļākā lieta, ko darīt brīvajā laikā un kāpēc? Atpūsties, kārtīgi izgulēties. Kāpēc? Jo tad tev ir tā kā neviens var netraucēt, jo ir tavs brīvlaiks. Kā jaunieši var viens otru vairāk atbalstīt un kā pieaugušie var to veicināt? Man liekas, ka pieaugušiem vajadzētu mazāk jaukties jauniešu dzīvē. Vajadzētu tikai viņus labi mīlēt un atbalstīt, nevis teikt, kas viņiem ir jādara. Vienkārši ļaut pašiem darīt, ļaut kļūdīties, ļaut izbaudīt pašiem visu. Un tad jau tā pieredze nāks ar paša to apziņu. Kas jums palīdz saglabāt ticību nākotnē? Bērni. Kā jūs rīkotos, ja redzētu netaisnību vai nevienlīdzību? Iet un cīnītos līdz asinīm. Ko jūs darītu, ja jums būtu iespēja vienu dienu būt savas pašvaldības vadītājam? Atceltu dažus lēmumus. Kā tu iedomājies ideālu skolas dienu? Visi ir draudzīgi, viens otru atbalsta un diena paiet vienkārši ātri, radoši, interesanti un to ir gandarīts mājās. Ko jūs darītu, ja jums būtu iespēja vienu dienu būt savas pašvaldības vadītājai? Brīnišķīgs jautājums. Noteikti pieņemtu dažādus labus lēmumus, kas patiktu visiem, kas saistīti ar izglītības jomu. Kas ir tava mīļākā lieta, ko tu dari brīvajā laikā un kāpēc? Adīšana ļoti nomierina. Un vēl viens, ja tev būtu iespēja apgūt jebkuru jaunu prasmi, ko tu izvēlētos? Es ļoti gribētu iemācīties spēlēt violi vai akordeonu vai ģitāru, jebko, bet iemācīties spēlēt instrumentu. Paldies tev, lai izdodās. Paldies!